Labi, šajā sērijā es sniegšu 11 pierādījumus tam, ka Korāns ir grāmata no Dieva, un to darīšu, izmantojot avotus ārpus Korāna. Un ka Muhameds, lai svētīts viņa vārds, ir Dieva sūtnis, arī to pierādīšu ar avotiem ārpus Korāna un Islāma. Ko tu par to domā? Pirmais pierādījums ir Dieva vārdi, pēc tam viņš pievērsās debesīm, kas bija dūmi. Dūmi apliecina, ka šī visuma sākums bija kaut kas kvēlojošs, nevis ūdens ezers, kā tolaik uzskatīja visas filozofijas, idejas un reliģijas. Praviešu misijas laikā visi uzskatīja, ka visuma sākums ir ūdens, taču Korāns tajā vidē nāk ar apgalvojumu, ka debesu sfēru sākums ir dūmi, nevis ūdens. Un šodien tas ir viens no mūsdienas zinātnes pamatprincipiem. Par debesu sfērām tās ir kondensējušās no dūmiem, un par to zinātnieku vidū nav strīdu. Otrais pierādījums ir Dieva vārdi, un debesis mēs uzcēlām ar spēku. Debesis ir uzbūve, nevis tukšums, kā varētu domāt skatītājs. Un pārsteidzoši, ka Nobela prēmija fizikā 2017. gadā pierādīja gravitācijas viļņu izplatīšanos pa laiktelpas audumu. Laiktelpa ir laika un telpas savstarpēja pārklāšanās, kas kopā veido audumu, pa kuru pārvietojas gravitācijas viļņi. Tātad debesis burtiski ir uzbūvētas. Treškārt. Un patiešām mēs tās paplašinām, un debesis mēs uzcēlām ar spēku, un patiešām mēs tās paplašinām. Debesis ar laiku paplašinās. Šo patiesību līdz pat Einsteina laikam neviens nebija iedomājies. Pat pats Einsteins uzstāja, ka debesis ir nemainīgas un nepaplašinās. Un tad 1909. gadā mēs atklājām, ka debesis paplašinās. Un šodien tā ir viena no mūsdienu zinātnes aksiomām. Pēc šī atklājuma Einsteins atzina, ka viņa uzstājība uz nemainīgām debesīm, kas nepaplašinās, bija lielākā zinātniskā kļūda viņa dzīvē. Korāns jau 1400 gadus pirms Einsteina saka, ka debesis paplašinās, un debesis mēs uzcēlām ar spēku, un patiešām mēs tās paplašinām. Ceturtkārt, viņa teiktais un rīts, kad tas ieelpo. Saule no rīta uzsilda zemes virsmu. Līdz ar to uzsilst arī gaiss, kas tai pieskaras, un tas ceļas augšup, bet tā vietā nāk gaiss no augšējiem slāņiem. It kā zeme no rīta būtu milzīgas plaušas, kas izstum pieskarošo gaisu, un tā vietā nāk cits gaiss. Un rīts, ka tas ieelpo. Piektkārt, viņa teiktais, un mēs padarījām nakti un dienu par divām zīmēm. Tad mēs izdzēsām nakts zīmi un padarījām dienas zīmi redzamu. Tad mēs izdzēsām nakts zīmi un padarījām dienas zīmi redzamu. Nakts zīme ir mēnesis, dienas zīme ir saule. Nakts zīme tika izdzēsta, kamēr dienas zīme palika redzama. Vai tad mēnesis kādreiz bija ugunīga masa kā saule un pēc tam tika izdzēsts? Šodien šis ir viens no lielākajiem zinātniskajiem atklājumiem par mēnesi. Mēnesis patiešām bija ugunīga masa. NASA savā oficiālajā mājaslapā ir publicējusi video ar nosaukumu Mēnesis attīstība, kurā tiek apspriests šis zinātniskais jautājums. Mēnesis patiešām bija ugunīga masa, un ar laiku tā gaisma tika izdzēsta. Sestkārt, Muhameds S.A.V. ir tas, par kuru Dievs apsolīja Mūzum, sakot, es celšu viņiem pravieti no viņa brāļu vidus, tādu kā tu. Nāk pravietis tāds kā tu, Mūzu, no Izraēla bērnu brāļu vidus. Izraēla bērnu brāļi ir arābi, Ismaila dēli, no Izraēla bērnu brāļu, no Ismaila dēliem. Nāk pravietis tāds kā tu, Mūzu. No Ismaila pēstečiem nav nācis neviens pravietis, izņemot Muhameda savā. Ja šī pravietojuma piepildījums neatiecas uz Muhamedu S.A.V., tad tas vēl līdz šim nav noticis. Un Muhameds S.A.V. ir liedzīgs Mūzum, abi ir cīnītāji Dieva ceļā. Abi aicināja cilvēkus uz vienas dievības atzīšanu. Abi tika vajāti dievadē. Mēs patiešām esam sūtījuši jums vēstnesi, kas liecinās pret jums, tāpat kā mēs sūtījām vēstnesi pie faraona. Muhameds S.A.V. ir līdzīgs Mūzum, mieru tam. Es celšu viņiem pravieti no viņu brāļu vidus, tādu kā tu, un tas, kurš nesekos šim pravietim, tiks saukts pie atbildības, jo cilvēks, kurš neklausīsies manos vārdos, ko viņš runās manā vārdā, tam es prasīšu atbildību. Tātad saskaņā ar Toras tekstu, katram cilvēkam ir pienākums sekot pravietim, kurš nāks no Ismaila piecnācējiem Muhamedam S.A.V. 7. punktā Dievs visaugstais caur pravieti Jesaju pasludināja priecīgu vēsti par pravieti Muhamedu S.A.V., sakot viņam, redzi, mans kalps, kuru es atbalstu, mans izredzētais, uz kuru es esmu licis savu garu, viņš nesīs taisnību tautām. Un šis pravietis būs tas, kurš pacels azāna balsi, lai tuksnesis un tā pilsētas pacelt savu balsi. Zemēs, kur dzīvoja Keidārs, atskanēs azāna balss Keidāras zemēs.
Nav strīdu, ka Keidārs ir Ismaila, miera viņam dēls, un Keidārs ir Adnāna un Kureiša cilts tēvs. Azāna balss atskanēs Kureišu zemēs caur šo nākamo pravieti. Kas tad ir kuraiši? Tur nav skanējuši cits slavinājumi, ka tikai islāma slavinājumi, un Azāna balss tur nav pacēlusies, izņemot caur Muhameda sālēva, lai tuksnesis un tā pilsētas pacelt savu balsi. Uz zemes, kurās dzīvoja Keidārs, lai salits iedzīvotāji dziedāt līdzi. Kur atrodas salits? Salits atrodas Medīnā un ir 500 metru attālumā no praviešu mošejas. Ir daudz hadīsu, kuros minēts salits autentiski praviešu izteikumi. Tas ir labi zināms kauns Medīnā līdz pat šai dienai. Azāns balss atskanēs gan Mekā, gan Medīnā caur šo nākamo pravieti. Kas tad tas būs? Kas tad tas būs? Astotkārt pravietis Jēkabs, lai miers ir ar viņu, pasludināja saviem dēliem priecīgo vēsti par pravieti Muhamedu, lai Dieva svētība un miers ir ar viņu. Tas notika viņa testamentā pirms nāves, kad viņš teica, no Jūdas nenozudīs zizlis, valdība neatkāpsies no jūdiem un likumdevējs neatkāpsies no viņa vidus. Tas nozīmē, ka likums no viņiem nezudīs, līdz nāks Šīlo. Izraēla bērnu vidum valdība un likumdošana paliks, līdz nāks Šīlo, un viņam pakļausies tautas, līdz nāks Šīlo. Šīlo nozīmē tas, kurš noņems važas, tas, kurš atbrīvos viņus no gūsta un važām, kas bija uzliktas viņiem, proti smagajiem likumiem, kas tika uzlikti Izraēla bērniem viņu netaismības dēļ. Mūsu kungs visaugstākais teica, tie, kas seko sūtītajam pravietim, kas nav mācījies rakstīt, kur viņi atrod pie sevis rakstītu Torā un evaņģēlijā. Kāds ir šī pravieša īpašības? Turpināsim māju, un viņš noņems no viņiem viņu važas un važās, kas bija uzliktas viņiem. Tātad Korāns mums vēsta, ka viņa Torā ir pravieša, Allāhs svētība un miers, lai ir pār viņu. Īpašība tas, kurš noņem važas. No Jūdas nenoies zizlis un likumdevējs no viņa pēcnācējiem līdznāks Šīlo, un viņam pakļausies tautas. Tautas pakļausies. Viņš būs pravietis, kas cīnīsies par ticību. Viņa tautas rokās tiks atvērtas zemes valstības. Viņa vēsts izplatījās vienas paaudzes laikā pa visu pasauli austrumos un rietumos. 9. punkts. Dievs visvarenais pravietim Hagajam deva vēsti par pravieša Muhameda, SAV, atnākšanu, pat nosaucot viņa vārdā Muhameds. Viņam tika teikts, es satricināšu visas tautas, un nāks tas, kuru visas tautas kāro. Vārds kāro ebreju tekstā nozīmē tas, kuram pienākas slava, Muhameds, ka mēs to jau iepriekšējā sērijā detalizēti izskaidrojām. Mēs šo punktu detalizēti apspriedām iepriekšējā sērijā, izmantojot ebreju avotus. Šīs sērijas saite ir 2. saitē video aprakstā, un nāks tas, kuru visas tautas kāro, un nāks Muhameds visas tautas. Šeit ebreju tekstā tas nozīmē pagāni. Tātad pareizais ebreju lasījums Hagaja tekstam ir, un nāks Muhameds pagānu vidū, tie, kas seko pravietim, analfabētajam pravietim, kuru viņi atrod rakstītu pie sevis Torā. 10. punkts. Pravietis Daniels, lai miers ar viņu, pravietoja par pravieša Muhameda SAV sūtīšanas laiku. Daniels, lai miers ar viņu, savā sapnī redzēja 4 secīgas valstības, kas valdīs pār zemi – Babilonijas, Persijas, Aleksandras Lielā un Romas impēriju. Un pēc šīm 4 valstībām nāks visaugstā svētais, kas cīnīsies pret elku pielūkšanu. Lai mēs zinātu visaugstā svētā parādīšanās laiku, lai zinātu šīs tautas parādīšanās laiku, tas notiks 4. Romas impērijā. Parādīsies persona, kuras īpašības un darbi atbilst Konstantīnam Lielajam, un viņa samaitātība uz zemes turpināsies 3,5 gadsimtus. Pēc šī laika parādīsies cilvēka dēls, kura tauta valdīs pār 4 valstībām, un kurš atjaunos vienas dieva ticības zemes 4 valstībās. 4. Romas impērijā parādīsies persona, kuras īpašības atbilst Konstantīnam Lielajam pēc 3,5 gadsimtiem kopš Konstantīna Lielā laika. Tad parādīsies cilvēka dēls, un viņa tauta iekaros valstības. Protams, šis teksts ir no Daniela grāmatas, un šīs valstības un Konstantīna valdīšanas laiks. Par visām šīm detaļām mēs runāsim musulmaņu ticības nostiprināšanas kursā šajā sērijā. Un, ja kāds vēlas noklausīties šo sēriju pirms tās publicēšanas, tā ir pieejama 3. saitē video aprakstā. Pēc 3,5 gadsimtiem kopš Konstantīna laika parādījās islāma tauta un iekaroja Babiloniju, Persiju un Šāmu 3 valstības. Un tas vēl nav viss. Daniels pat pravietoja, ka šī tauta iegūs Konstantīna zemi, tā iegūs 4. valstību Konstantīna Lielā impēriju, Konstantinopolu. Bet visaugstā svētie saņems valstību un valdīs par to mūžīgi, mūžu mūžos. Vai kāds pētnieks, kurš iepazinies ar šiem brīnumiem un pravietojumiem, varētu to paredzēt?
Vai kāds cits pravietis, izņemot viņu, miera, lai viņam varētu to paredzēt? Un vai šajā pasaulē ir kas lielāks par pakļaušanos Dievam un viņa pravieša Muhameda, mieru, lai viņam, sekošanu? Dievs ir mans liecinieks, šī ir vislielākā patiesība, kas tev cilvēki ir jāpieņem. 11. pierādījums – svētais nams, kas kļūs par šīs tautas kīblu un kuru apgaismos vienotības gaisma. Par to pravietoja pravietis Jesai, sakot, kunga nams ir uzmirdzējis pār tevi, jo lūk tumsa klāj zemi, neticības tumsa klāj zani, bet pār tevi uzmirds kungs. Pie tevis plūdīs tautu bagātības, pie tevis nāks tautu bagātība, pie tā tiks vākts visu lietu augļus. Viss Kedāra ganāmpulks sapulcēsies pie tevis, Kedāra āvis. Nabajo cauni tev karkozu, un es izdeļošu savu skaistumu nāvu. Kedāra āvis, kā jau minējām, Kedārs ir Ismaela dēls un Kureišu ciltstēvs, un Kedāra āvis ir viņa pēcteču ganāmpulki. Vai Kureišu āvis tiek dzītas un upurētas kādam citam namam, izņemot svēto namu Mekā? Viss Kedāra ganāmpulks sapulcēsies pie tevis. Kedāra upurieri netiek vest uz citu namu kā vienu uz svēto namu Mekā. Visa Kedāra ganāmpulki sapulcēsies pie tevis, un Nabajot sauni tev kalpos. Nabajots arī ir Ismaela dēls, Ismaela pirmdzimtais, tāpēc arābu āvis netiek upurēts nevienam citam namam kā vien svētajam namam. Šie ir daži pierādījumi, kurus vēlējos pieminēt šajā raidījumā. Es iesaku tev un cienījamajam klausītājam izlasīt grāmatu Muhameds, kā minēts jūdu un kristiešu grāmatās, no bijušā Eramijas māsītāja Abda Alahāda Davūda. Šīs grāmatas saite ir pirmajā saitē video aprakstā. Es iesaku jums visiem sekot līdzi kursam Musulmaņu ticības stiprināšana, kurā, ja Dievs dos, mēs detalizēti apskatīsim dažus brīnumus un pravietojumus. Šī kursa saite ir 4. saitē video aprakstā. Dievs ir mans liecinieks, ja tu patiešām meklētu patiesību, tev pietikt ar vienu zīmi, bet ja tu meklē maldas, tad Dievs ir mans liecinieks, tev nepietiks pat ar 1 000 000 zīmju, pierādījumu un brīnumu. Un pat ja viņi redz katru zīmi, viņi tai neticēs. Lūdzam Dievu, lai viņš mūs padara par tiem, kas klausās vārdus un seko labākajam no tiem. Tie, kas klausās vārdus un seko labākajam no tiem, tie ir tie, kurus Dievs ir vadījis. Pateicos jums par uzmanīgo klausīšanos, lai Dievs jūs bagātīgi atalgo un mies lai ir ar jums.